Man bija daudz piedāvājumu aizbraukt no šejienes. Ja. Mēs savu ģimeni gribam dzīvot te un pārstāvēt Latviju un visu atdod, kas ir no mums tieši šai zemē. Tik laimīgai, ka es dzīvoju tai mazajā gabaliņā un ka man sauc pārējie sportisti, kad es atbraucu sacensības. Kur atbrauca Jelena Rublievskaja no sarkanas grāmatas. Tāpēc, ka tajā valstī, kur viņa dzīvo, tik maz iedzīvotāja. Darbs nosaka manēja sporta veida 80%, es tā uzskatu apmēram. Ja? Un, protams, ka 20 vai 30%, jā, protams, ka veiksme. Un, kad es mācījos sporta akadēmijā, man arī mācīja, un es biju šokā, kad man teica, ka pirmais, par ko jādomā sportistam, kad viņš trenējas bērnībā, viņam jādomā par olimpiskajām spēlēm. Es sēdēju, tas bija pirmais kurs, otrais kurs, es domāju, vot viņam mērķi. Es pat neiedomājos. Es izdomāju tad, kad es pielieku punktu peldēšanai, un gadu es tikai mācījos. Mums vienmēr bija tā, kad mēs trenējamies peldēšanā, pie mums vienmēr gājuši klāt treneri no modernās pieciņas un vienmēr uzaicināti bijām mēs sportisti, lai trenētos pēc tam pieciņā. Bet es tāpat, kad es trenējos, nebija man prātā iet pieciņā, tāpēc, ka tie zirgi tik sarežģīti, jābrauc kaut kur. Vienā mirklī es saprotu kaut kur arī pa vasaru, kam nav ko darīt, aiziešu, pamēģināšu to pieciņu. Pie tā paša treneris atnāca un teica, ka vai drīkstoties pamēģināt patrenēties modernē pieciņā. Uz ko viņš man atbildēja, apskatījis uz mani un teica, varbūt 3 mēnešus tu izturēsi. Tā jau pagāja 20 gadi, es vēl turos līdz šim un diezgan labi sanāk. Cenšos sev tādu uzdevumu iedot pirms mačiem, ka tev jādara viss tas, uz ko tu šodien pretendē, uz savu labāko rezultātu, cik iespējams šodien. Un tad beigās pēc 5 veidiem var apskatīt savu vietu. Tāpēc, kad iziet no mājām teikt, ka es būšu trīniekā, tas ir nereāli pieciņā, tas ir ieteikme katrs veids, pa bišķiņu, pa 1 punktu, pa 1 sekundu, un sanāk tās beigās tas rezultāts.